Tātad šāds somas modelītis noteikti jau zini, pazīsti, esmu redzējis, man šis modelis ir everywhere, kas visur. Tipiska tāda rokas soma, kā rokas soma ir arī viņai garā lence, man nebūs nekur pievienota, lai kā ir. Uzreiz varbūt parādīšu, ko es saku ar vārdu garā lence. Šāda te, ja nu gadījumā tu gribi uzlikt viņa pleciņā, lūk, ir arī garā, bet principā es teikšu tā, ka viņa vairāk tomēr ir kā rokas soma. Un kas viņa ir interesants. Soma visa pilnībā aizverās uz spietpogām. Viņas aizvēršu ciet, lai tu saproti, kāds izskatās. Skatāmies. Varat tikai vidu atvērt, var atvērt arī pilnīgi visu vaļā. Šādi te. Iekšpusē, kā es teicu, tātad ir šī garā lence, kabatiņa uzrāvēs vajadzēja dāmas un viena šāda te slika kabata un melna udrīte. Redzēt? Lūk, tāds, es teikšu tāds stila modelītis. Tā varētu teikt. Un tā, kas mums vispārībā šeit ir palicis? Nav nekas daudz. Rādu krāsiņas tātad konjaku, kā teicu. Gatavojamies rudenim vīns, dark taup. Šis tas te ir arī no spiltajiem zaļš. Šokolāde. Melna krāsiņa. Lūk, tas ir viss, kas dāmas palicis no toņiem, gaišās vairs nav. 105 eiro. Šīs somiņas cena 105 eiro. Tāda te somiņa. Arī diezgan viegla. Šī siksniņa būs tā kā dekoratīvs elements. Te tāds miksiņš, redzēt, balka ar ziliem rokturiem. Man rokturis, piemēram, pilnīgi brīvi uzlien pleciņā. Pat ar manu lielo polsteri. Ir rāvējs vajadzējis. Principā nav par izsaukus. Redzēt, aizvēršu bišķiņas iet, lai tu saproti. Tātad cāniņa mazliet paliek vaļā. Redzēt, ka vēl ir pieskaņota lencīte garā, ja tu gribi uzlikt pleciņā, un iekšā dāmas ir kabatiņas rāvēs vajadzēt. Tātad ļoti līdzīgi tam modelītam, tikai garāk ir rokturi, un tātad ir rāvēs vajadzēs kaut pa vidējo daļu. Šī somiņas cena dāmas ir 90 eiro, bet ir ļoti daudz dažādu krāsu, un viņa tad ir mīkstātīta somiņa. Skatieties, sāģu variants, tad reku tādi miksiņiet. Redziet, dažādi, te arī taupa samiksēts ar tumšāku bēšu. Starp citu, šīs ir ļoti trendīgs variants šobrīd, jā, ka tieši ir konjaks ar bēšo krāsu miksā. Lūk, gaišs tāds, tā kā pelēk taupa, es teiktu tā, gaiši zils, melns, rozā, te jau būs riktīgi izteikts taupa, baltas, starp citu dāmas, un bēša krāsiņa. Tādas stingras, neskatoties uz to, ka viņa no šīs te grīnskina, bet tādas stingras formas soma, tad nekāda fļurīgā nebūs. Redziet, pagarināti šādi rokturi. Vāru uzlikt plecā. Viņa tagad man ir riktīgi piepildīta ar papīriem, lai gan redzēt, šeit ir nepiepildīta. Varbūt bišķīm, ja tomēr ir tā noliek, ko atļauj iegūties. Nu, protams, viņa ir bez satura. Jo te viņa tāda cietāka nav vienēsāta, bet bez satura. Vienkārši te uzreiz rādu, lai tu saproti, kāda tā somiņa būs. Un tātad, šeit priekšā šī te siksniņa ir dekoratīva. Viņa nekāda funkcija nepilda, bet viņa tāda redzēt. Tāda interesanta stilistika. Aizmugura šāda, rāvēs vajadzēja šādi te, atveram. Kabata uz rāvēs vajadzēja, slip kabata un dāmas garā lence. Un pa vidu vēl kabata uz rāvēs vajadzēja. Ļoti labi varētu sargunzēt somas sapni. Šīs ir pilnīgi jauns somas modelītis, ienācis vēl nedēļu atpakaļ, kā man teica, 93 eiro man rokās. Skatīšos, vai tās ir tās pašas divas krāsas. Jā, tās pašas krāsas, tātad brūna, jo, manuprāt, to tās rādīšu tev tuvāk, jo, manuprāt, ka tas ir šoko. Yes. Redziet, mēģināšu tev tā parādīt, sabīdīšu kopā. Lejā abas ir braun, un šī augšā ir šokolāde. Jo grūti tā gaisma krīt, man grūti parādīt, jo šī ir melna, šādu te, un šī ir navy. Tad parādīšu vēl viens somas modeli, manuprāt, ļoti tāds specifisks. Tā varētu pareizi teikt, skatieties, ko jūs sakiet? Es domāju, šo ādas tipāžu jūs atpazīstat tādu kā krokodīla āda. Redzēt? Šāda te. Pilnīgi jauns somas modelis mums ierastajam gludās ādas versija ir šāds atnācis. Pilnīgi jauns. Arī šeit ir pagarināti roturi, nedaudz tāda kā hermes stilistika. Varam uzlikt plecā. Ļoti ietilpīga šī soma, formīga soma uzreiz saku. Ļoti labi viņa arī tur savu formu. Tātad skatāmies, šādi te izskatās rāvēs vajadzēs tad, kad austiņas ir ārā. Jo šo somas modeli gluži tāpatās kā viņas pirmo versiju. Varam aiztaisīt šādi sāno sietu spietpodziņu un somu iegūst šādu te kantainu formu. Paskatāmies, kas tad lācītim ir vēderā. Un iekšā dāmas ir kabata uz rāvēs vajadzēja. Nav slip kabata, tātad tikai kabata uz rāvēs vajadzēja. Bet soma ir ļoti ietilpīga ikdienas skrējienam. Tiešām ļoti ietilpīga. Un šī tad arī, es teikšu, diezgan salīdzinoši viegla somiņa. Tā, 95 eiro šīs somiņas cena. Tūlīt parādīšu jums dāmas, lai toņus nesagāst kaut ko šajos plauktos. Tā, un skatāmies tātad kopā. Es viņu teiktu pat ne konjaks, bet brūns. Tātad vīna tonis jau rudens, kā teicu. Šī būs bēšīga, šoko tonis un melna krāsiņa. Tad šis slavenais Polonia dizaina iedvesmotais somas modelis, kas arī ir viens no maniem mīļākajiem somu modeļiem. Pateicoties šai divu rokturu sistēmā, man ļoti patīk funkcionāls somas. Es domāju, ka piekritīsi, gan jau, kad arī tev. Tad varam uzlikt rokā, nest rokā. Un tad, kad tev ātri vajag, tu nekabini nekādu garo lēnci, tu paņem hops un vienkārši šos te rokturītus uzmet plecā. Un man vēl ļoti patīk. Soma transformējās. No ausu somas. Ļoti easy, vienkārši ar šādiem te magnētiem. Šāda te somiņa. Uzreiz iegūst bišķiņ tādu kompaktāku izmēru. Man vienmēr patika nesāt viņu tieši ar austiņām vaļā. Soma gan dāmas aizvarās tikai šādu magnētisku poziņu. Atvērš tā savus svarētu vairāk redzi. Zamšveidīga šāda odrīte. Kas ir forši iekšā dāmas? Šeit, gan tā somiņa nav piestiprināta, bet pārstrā viņa ir piestiprināta jau sānos tev atnāk. Iekšā ir šāda somiņa, kura, mēģināšu to visu kompakti izdarīt. Šādi te
savelkas un kalpo tāda kā iekšējā ūdera. Redziet, ir gan kabata uz rāvēslēdzēja, gan tāda kā slipkabatiņa. Viņa, kad iekšā ir iepūgāta, viņa vienkārši to turās pa viducīti. Un man vēl patīk tas, ka tajā somiņā, dāmas, vēl ir šāda te, jeb šāds te maciņš. Es viņā parasti liku atslēgas, jo man ir tā, ka es vienmēr neko nevaru atrast, un tad bieži vien tās atslēgas ir kāds cikliņš skraida pa to visu somu, tev jāmeklē. Tad šis ir ļoti labs variants, tu vari ielikt jau uzreiz somiņā un ātri tik klāt. Tūlīt tev parādīšu. Man rokās bija bēža, un starp citu bēžas dāmas ir 3 pēdējās. Man arī teica no rīta tagad menedžere, ka vairāk neatvedīs. Bēža vairāk neatvedīs. Un, protams, slavenais konjaka tonis, liekas tiešām slavenais, tā arī jāsaka, jo viņi arī ļoti ātri izpērk. Vienu brīdi vispār, man liekas, kāds 2 mēnešus nebija mazajā versijā. Reku dāmas, kā izskatās, ka tā maisiņš somiņa stāv jau pa vidu iekšā, ka viņa turās iekšā. Iepūgā tādā veidā, tu arī viņu saņemsi. Un tad tu izvēlēsies, ņem viņu ārā, piestiprini vai kā. Lūk, dāmas pieejamas 3 krāsas konjaks, bēžs, kā jums rādīju, un rekur augšaņā melns. Melna krāsiņa. Vidējais, mazais. Nav viņai vidējais, viņai ir mazā un lielā versija. Laikam, kas mums dāmas dara savu galvu nestrādā šodien galīgi, tas atradās 105 eiro. Mēs nonākam pie pagājušā gada jauna somas modeļa, kurš ienāca pagājušajā gadā, ir noturējies kolekcijā, un kā man menedžera teica, ir atvests atkal visās krāsiņās. Un šobrīd pieejams visās krāsiņās un ir arī jaunajā rudens kolekcijā. Ļoti patīkama, tāda nedaudz kā matēta, mīksta āda, apaļie rokturi, garanā forma. Tātad 2 vienības, kas automātiski iekrīt trendā, tātad garanā forma, apaļais rokturis. Šāda te soma, tātad, kā es rādīju, uz rociņā. Pat uz manīm, uz manīm mazām, nav nemaz milzene, kā es saku, bet paskaties, cik interesanti. 2 sēnu kabetes, tātad ļoti ātri kaut ko ieslidinam, rāvējs pa augšpusīti, sudraba furnitūra dāmas, starp citu visām. Un iekšpusē vēl klasiska odra un smuka odra, šokolādes krāsā. Un dāmas vēl ir arī garā lence. Nejaukšu viņu ārā, bet ideoloģija, tu saprati. Lūk, ir pieejama konjaka krāsā, un uzreiz tev parādu, kas ir no toņiem. Taupe. Ir vēl dāmas pieejama šī te, tāda kā, es viņu par aivarī toni sauktu, tāda bēšīga, tāda baltipelēka. Nezinu, kā pareizi viņu nosaukt, bet angliski viņš sauc aivarī. Un melna. Riktīga, skrienamā soma, lielā soma. Dāmām, kurām patīk, protams, aiznest pusi dzīves, kurai no mums nepatīk. Un plus arī tas, kad uzliekam plecā. Tad ērtais skrienamais variants. Un šī ir forša vēl, ko paskaties, viņa ir ļoti plats rokturis. Šādi uzmetām tāda oversizīga, liela soma. Uz manīm tiešām ir oversize, es esmu 1,60 m, un tas garāta dāma būs, kā saka, tieši laikā. Aizdarīta ļoti interesanta. Aizdarās šādi te uz 2 magnētiskām podziņām. Redziet, vienkārši šādi te aizdarās ciet. Iekšpusē zamšveidīga odra, 1 kabata uz rāvēslēdzē. Soma tiešām ir ļoti ietilpīga, dāmas. Ļoti ietilpīga. Šāds ir dupsis. Un šeit tāds stila elementi. Šobrīd pieejama arī visos tonīšos, ieskaitot dāmas, vēl ir pieejama bēšā krāsiņa. Tātad ir melna. Taupa rādījums, haki, protams, populārs tonis, kā teicu, bēšā, šoko un dark taupa tonītis. Un tu tās uzreiz skatos arī ļoti labi atlikumu. Dāmas, rekur lejā ir vīna krāsiņa, nav izlikta. Tāpēc, ka atrasts papildinājums krāsiņa nav izlikta, redzu, tāpēc uzreiz rādu. 92 eiro, dāmas, 92 eiro. Šāds te, kā es saku, nedaudz koferīšs tipa somas modelis, ļoti ietilpīga soma un ļoti droša soma. Parādīšu tūlītās, kā tas ir. Tad šeit arī viņi forši parāda to, ka ir opcija šādu it kā vienkāršu klasisku somas modeli akcentēt ar šiem te somas lakatiņiem. Somas lakatiņus parādīšu pašās beigās, ka tiksim līdz piekariņiem. Arī var izvēlēties pie savas somiņas atbilstoši lakatiņu, kad zini, lakatiņi ir pilnīgs un absolūts trends. Tātad rokturi vai pietiek plecam, ja ļoti gribas, bet es teikšu nē. Nesam uz rokas, nesam rokā. Zinu, ka ļoti daudzas dāmas šo somas modeli izmanto ceļošanai kā rokas bagāžu. Lūk, teiksim tā, izmērā ap 40 centimetriem duplis varētu būt, tā uz aci. Tad jāpamēras. Kāpēc es teicu, īpaši droši skatāmies. Somai ir rāvējslēdzējs organizēts šādi te, kad ir tādas 2 interesantas tiekas, redziet. Pa vidu ir iestrādāts, mēģināšu tev parādīt, jo soma nav ļoti piepildīta. Šāds te āķītis, redziet. Tu vienkārši viņu pacēl uz augšu. Uzliec virsū šīs te, mēģināšu kopā ar jums, ideoloģiju. Redziet, vienu ķepa, pēc tam tu paņem otra ķepa, un, ko izdari, tu vienkārši noloki. Redziet? Es tā baigi smuki to neizdarīju, bet ideju tu saprati. Tad, attiecīgi, tu vari noslēgt abus 2 rāvējslēdzējus. Tev to somu, es pat stāvu un ķimderinos. Tā vienkārši neviens neatvērs. Lūk, tātad atveram somu vaļā, skatāmies, kas ir iekšā. Tātad, un iekšpusē dāmas 1 kabata uz rāvējslēdzēju, 2 slipkabatas. Un, protams, arī daudz vietas. Un gaiša odarīta iekšā somiņai. Šāds somas modelīts šobrīd, tiešām, kā es teicu, ir back in stock ļoti daudzas krāsiņas, kas nebija. Spilti sarkana, rādījums, šokolādīti. Paskatieties, cik skaisti pielikt šeit tāds lakatiņš smuks. Šī būs taupa krāsiņa, konjaciņš un ir back in stock dāmas vīna krāsiņā. Ja jau mēs gatavojamies rudenim, tad ir arī vīna krāsiņā. Vai es jums pateicu cenu? Iespējams, ka nē. Dāmas cena šai somiņai ir 110 eiro. Somas modelis ar skariņām. Hobos tipas skrienamā soma. Šāda te. Skariņas šādas te apakšā. Kā bez skariņām, vai ne? Ļoti ērti viegli uzmetam plecā.
Man dažreiz liekas tā, man ļoti daudz kas liekas, ka nepiestāv un nedara, bet tad, kad es pati paņemu un uzlieku, liekas, nav nemaz tik slikti. Tātad šāds rokturītis nav atvienojums, toties viņam ir pievienojuma gara lence. Redzēt uz šādu te regulēšanas opciju, ko mums ir viņu varam izdarīt. Labi, šādi. Lai gan varbūt kāda garāka dāma var atļauties redzēt, es nolūku rokturi, un taču nav saregulēts, pieņemsim īsāks, var arī mēģināt viņu uztaisīt kā krosbudīju somu. Arī drošs somas modulis, kāpēc? Tāpēc, kad ir jāatvieno priekšā ķeksis, lai viņā iekšā tiktu, ja? Paņemam vienkārši slēdzīt, atveram vaļā, un rekord šeit iekšpusītē rādu kabatu uz rāvēslēdzēju, principā klasiskā odra ar 2 slipkabatām. Un dāmas šis somas modulītis maksā 90 eiro. Man rokās ir dārga taupa krāsniņa, furnitūra dāmas viņām ir zelta. Tā, skatos, kas ir no toņiem vispār. Es te baigi stāstu, bet vai jūs kaut ko varat vēl dabūt. Tātad man rokās bija, kā es teicu, šis te dārga taupa. Rekur viss, kas ir palicis. Piemēram, viena krāsa ir tikai 2. Un redziet, kas tas ir? Tas pats. Jā, kā krāsa mainās. Tātad gribēju teikt, ka tā ir pelēka. Tā arī ir pelēka, bet tas ir viens tas pats. Tātad pelēks, tumši pelēks, jā. Vīna krāsiņa tikai 2. Mēģinu kameru pagriez. Un dāma šis ir šoko. Un ziniet, rekur ir melna. Melna arī ir un tikai 3 gabaliņas ir. Mēs jums rādīju šai jaunajam modelim mazo, šis ir lielais. Tā, sakārtojam. Šie te puļķīši, un kā es jums tikko rādīju, saregulējam vienkārši cik augstu līvuma šīs te lences. Nu, šī jau, protams, ļoti brīvi uz ieplecā. Ļoti brīvi. Un arī porši rāvēslēdzēs pilnīgi no maliņas līdz maliņai. Kabata uz rāvēslēdzēja, slipkabatiņa, un dāmas ir vēl garā lence, lai gan pilnībā pietiek, nu vismaz es varu mierīgi uzlikt viņu pleciņā. Un dāmas šeit ir ļoti daudz toņu, cena ir 100 eiro, un skatāmies. Sākam. Šokolāde, paskatieties, šeit būs tāda variācija. Šī būs dark taupa, šī būs taupa, bet redziet, ir vēl tāda vidusversija. Redziet, tāda pele ar vēso toni, taupa jau, bet vēsa, redziet, silta, vēsa. Tad būs vīna tonītis, konjaciņš, melna, sarkana, šoko, protams, bez tās nekādi. Neivī tonis nāk iekšā, un tad drosmīgākām dāmām būs arī oranžais tonītis. Šāda te skrienamā soma, tā parāda tev, ka viņai ir šādas te austiņas. Šāda skrienamā soma, man patīk, ka viņai uzreiz ir izliekums tāds, lai ērti var uzlikt uzreiz pleciņā. Un es domāju, šeit varēs jebkurā pleciņā viņu uzlikt. Tiešām ļoti ērti un ir vieta, ja tam visam. Ir somai arī garā lence. Es gan nezinu, kā viņa to īsti nes ar garo lenci, vai tas tā strādā vai ok. Man liekas, ka īsti nav vajadzīgs, bet varbūt, jo pilnīgi pietiekami šie rokrīšiem, pilnīgi pietiekami. Jau viņa man ir atvērta, tātad ir rāvēslēdzējs paukštis, un kas man patīk, paskaties. Nu, tāda mīlīga, maiga un tāda, es teikšu, luksīga tāda odarīte ar kabatiņu uz rāvēslēdzēju un vēl, mēģinu rādīt, 2 slipkabatiņas. Soma viegla, protams, viņai šeit ir piepildījums, nebūs viņa īsti, teiksim, tāda formīga, tāda šlusīja, tāda. Man tie angļu vārdi nāk, visu laiku strādāja angļu valodā, tāpēc grūti izskaidrot tāda, nu, mīkstās formas tāda somiņa. Lūk, un tātad šīs somiņas dāmas cena, ja es viņu redzētu, tāds, ir 90 eiro. Man rokās bija konjaka tonis. Toņu vēl ir daudz, kaut kas ir no vasaras, to es jums mēģināšu ātri parādīt. Tātad, skatāmies, šokolāde, gaiši zila fonā, arī skatāmies foniņu, tātad taupa krāsa. Šis būs hakītonis, jā, hakītonis, melna, kāds ir mēģinājis ar viņu te jau padarboties. Tad būs šokolāde, rekur tāds tumšs zilais, teikšu pareizi. Konjaks, šeit redzēt ir vīniņš, negribu kaut ko sagāzt, bet jūs redzat, vai ne? Būs gaiša bēša vēl no jauniem, no vasaras toņiem. Un šāda te, hops, dark taupa. Lūk, šāds lakatiņš, kurš nav jāsasien. Tātad top pirktākā prece šobrīd ir šie te lakatiņi uz magnēta. Ļoti skaists, patīkama, maiga materiāla lakatiņš, kurš vienkārši, hops, šādi te savienojās uz magnētisku pērlīti. Nekas tev daudz nav jādara. Tātad, es tikko izvēlējos sev šādu lakatiņu, kas šobrīd ļoti labi piestāv manam outfitam. Ko daram? Paņemam un vienkārši uzspraužam. Nav nekas liekas jādara. Un lakatiņu tu vari dāmas nesāt, variet dažādi. Varam laist viņu šādi, viņš nedaudz aizpildīs dekoltē zonu. Varam viņu griezt uz sāniņu, tad skatīšos, kur vairāk raigumiņš. Un lakatiņš kalpo ar šo astīti kā lakatiņš. Lūk, un piemēram šādi, redziet, es vienkārši viņu uzlieku, iekārtosim. Un man viņš vienkārši savā veidā kalpo kā tāda kaklarotiņa, bet izskatās, ka tā ir daļa no mana apģērba. Ja? Kā lakatiņš spēja papildināt koptālu. Lūk, šādi te. Nav kabats, gribēju ielikt kabatā, tad lūk, tāds lakatiņš ir noņemt nost, es pats izskatītos kaut kā šādi. Nu, skaisti. Šie lakatiņi dāmas šobrīd ir top pārdotākie, un lakatiņa cena dāmas ir 12 eiro. 12 eiro šāds te lakatiņš. Un šobrīd ir pieejami vairāki toņi, ļoti daudz, kas ir izpirkts jau. Šobrīd ir atgriezies viens no top dizainiem, kuru es gaidīju 1,5 mēnesi. Es saku, bet mums jau Latvijā tūlīt tās vasara sākas un gribās tā kā jau nēsāt un nav ko nēsāt. Saku, variet lūdzu saražot nedaudz ātrāk. Un tās lakatiņš, uz ko pat man dāmas stāvēja mēnesi rindā pacietīgās, vienkārši cepuri nost, kā es saku, ir tieši šis lakatiņš.
Rozā lakatiņš ar tādiem kā ziediņiem. Es pat teikšu, tā nav tāda kā tulpīta, bet es atvērtu skatos vakar vienkārši. Viņa savada. Es saku nopietni. Es saku, es ņemu gandrīz visus. Saku, ostojiet mums arī pāris gabaliņus, lai mēs varam klientiem, kuri nedabūja piedāvāt. Redzēt, cik viņi atstāja? Visi pārējie ir pie manis. Es pilnīgi pateicu, es ņemu visus. Visus, kurus jūs man atdodat, es ņemu. Jo tas ir top pirktākais lakatiņš, speciāli viņi izvelk uz āru, lai tu redzi. Ļoti skaists ziediņš, ļoti sievišķīgs. Šāds te, tāda astīte. Nu, ļoti mīlīgs. Tas ir viens no top pārdotākajiem, dāmas. Šos lakatiņus, dāmas, vēl, ko dara? Liek ap roku, jo tagad tā lakatiņu ēra ir tik slavena, mēģināšu jums to parādīt. Liek ap roku, hop, aizvarasiet. Nu, man tur bija rokas sprādzīta, bet principā, ja tu gribi un labi iekārtot, tad tos lakatiņus arī nesā daži ap rociņu. Lūk, šāds ir lakatiņš, un tūtās dāmas fiksi, iesim cauri, parādīšu visus toņus. Būšu kādam jau izpakojis, lai redz, kā izskatās. Nav ļoti daudz vairs, kas paltas, bet kaut ko vēl paskatīties mēs varam. Iešu šādi pēc kārtas, lai tu redzi, kā tas izskatās. Lūk, šāds. Šeit vairākas krāsiņas. Šāds. Te būs tāds tā kā vairāk ar konjaka tonīti, redziet, tāds spēlējās. Šāds. Šis ir jauns. Šito pat redzu pirmo reizi. Šāds melnbalts ir tādiem kā ziediņiem. Šis, starp citu, ir ļoti stilīgs. Tā, aizvelkas ciet. Redziet, tāds melns ar konjaciņu. Man liekas, tāds ļoti smuks, nedaudz liekas tāds Fendi stilā, vai ne tāds. Tad eju nākošo sekciju. Arī viens no populārākajiem vintage stila tāds, redziet, tāds dizainiņš smuks. Šis ir Birkenstock. Starp citu, nebija tās dāmas, kuras iepriekš redzēju un pēc tam vairs nebija. Arī šis, man liekas, ļoti mīlīga krāsiņa. Šāds. Ļoti līdzīgs, redziet, tam, ko es jums rādīju iepriekš, ja? Ļoti līdzīgs, bet nav gluži tas pats, ir vairāk zilā tonīša. Un šeit arī ļoti līdzīgs, bet jau citi ziediņi, ja? Šis ir jauns, kaut kas no dzelteno tonu mīļotājiem, bet tāds mustardiņā, redziet, vairāk oranžīgi dzeltens. Šis ir ļoti populārs arī, hop, hop. Šāds, te es jums tā tūplānā rādu, arī viens no must-have, tos vienmēr ņemu vairāk, tas ļoti ejošs tonis. Ļoti ejoši vēl ir tā, es jums griezīšu tādā slīpajā, bet jūs redzēsiet, jo man ir statīvs un grūti pielikties. Tāda šī būs kapija šokolāde, šāds te raips. Tad tāds ir tā kā ziediņiem raips. Šīs ir ļoti ejošs dāmas, ļoti skaists tāds vintāžs, redziet, smuks tāds. Tad ir šāds dizainiņš, mēģināšu parādīt, lai tu redzi visu, kas tur iekšā ir. Nevis melnbalts, bet tāds bēši balts ar zilu šādu te rakstiņu. Tāds vasaras. Šis ir ļoti populārs, starp citu dāmas, oranžs ar tādu kā tīlkrāsiņu. Tā tas, ko es jums tikko teicu. Šis ir Birkenstock, arī viens no ejošākiem, arī nedaudz vintage stilā. Un lejā vienkrāsainieku dienīgi. Es ceru, ka jūs redzēsiet, dāmas. Tātad, šis būs taupa tonītis, šis būs melns, šis būs piena balts, rozā. Tad rekur rādu jums vīna. Bet ļoti maz, laikam vispārībā tikai 2, un to jāskatās, vai šis ir demo. Tā, tas ir baltais pilnīgi, tad ir šāds te zils. Tas bija tas vīna, un redziet, ir tumši zils. Pilnīgi roka notripa. Daudz toņu, pāriem vēl ar tiem, kas ir astītēm. Šis mintiņš arī ļoti populārs dāmas, starp citu. Šis ir jauns, šāds te raips. Ar rakstīņiem tiem, kam patīk tas ziedu rakstīņš. Mēģinu parādīt, lai tu redzi. Šokolādīte vēl ir arī nedaudz tādu kā ziedu rakstīņu. Tāds tumšāks ar melnu. Šis ir ļoti ejošs, starp citu arī ļoti smuks. Tāks. Šis beišs ar gaišu zilu. Šis ir Birkenstock, nebija. Šāds te, tāds kā leopardiņš ar melnu astīti. Šis ir jauns. Arī es redzu pirmo reizi šāds dāmas, redzēt? Tad ir tāds ar ļoti lieliem punktiņiem. Mēģinu kaut kā jums tā rāda. Šis ir tā, nemaz pat nerāda, tas vairs nav. 2. Šie dizaini, viņi tika izgrābti uzreiz un vairs arī nav nākuši, skatos, ir 2. Tāks, šīs dāmas vispār vienīgais izskatās, šis arī laikam, tad ir tādi lieliem punktiņiem, redziet, tad ir šāds te tā kā melniem punktiņiem, bet ar vienu rozīti. Ceru, ka jūs redzat. Arī vīna tāda krāsņa, vairāk kā burgundija, maziem punktiņiem. Un redziet, vakar atvedu šādu, tikai ar maziem punktiņiem. Sausamu, tā kamēr es jums izstāstīju. Ir arī dāmas, ziniet, tādi, es jums nobraukšu tīri. Arī tas pats lakatiņš, es parādīšu tuvāk, ja reiz es esmu šeit uz vietas, tad man ir tā opcija to parādīt tuvāk. Es mums rādīšu viens no must-have ejošākajiem. Šāds lakatiņš bez astītes. 12 eiro dāmas, visi lakatiņi ir 12 eiro. Tāds patīkams maigs materiāls, ļoti zīdīgs. Šāds te. Un tātad ir arī šādi lakatiņi, kas ir vienkārši dāmas, redziet, tikai pērlīte un viss. Ja, nav astīts. Vienīgā atšķirība nav astīts. Šāds te. Un es parādu krāsiņu ļoti daudz, varbūt nesaukšu, vai tiešām sausa mute būs, skatieties. Tur es vienkārši sev noskrīnosiet. Es ceru, ka jūs redzat arī lejā. Vienkārši es braucu, un tad, ja kas jūs vienkārši, ja nu gadījumā kādu gribējās tuvāk, tad droši vien paprasīt. Tas ir tas, jo iepriekš viņi bija tikai 2, es jums pat vispār nerādīju, tad tagad kaut kur šis trends ir ļoti aiznesies. Tieši ar šo te redziet vienu, šāds smuks. Ar vienu savienojumu un nav šīs te astītes. Tas ir tam, kurām varbūt tās negribās, lai tā astīte ir.